aptur to kāru. Redzi, dēls, nozāģē kokus, izceļ celmus. Tā taisa tīrums. Papu, bet tā tak ir apokalipse. Mans vectēvs Pēters teica, ka viņa tēvs tādā veidā ir iegūs daudz akru aramzemes. Tā šeit iekopi laukus. Bet kāpēc viņi nelieto mašīnas? Tas taču ir tik primitīvi. Tāpēc, ka nabadzība. Nu, tik traki nav. Tā bija pirms 100 gadiem. Tagad lauka aizauga ar mežu, nevis no mežiem taisa lauku. A, kāpēc aizauga? Tas nav rentabli. Vajag sēt kviešus, soju un tā tālāk. Nu, ekonomika nestrādā. Kam pieder, tam nevajag. Kam vajag, tam nemaksā. Sorry, nesapratu. Nu, nekas. Pamazām. Es nemaz nezināju, ka jūs tagad... Sveiki. Hello. Būtu. Edgars. Nu, īsti brālēni mēs neiznākam laikam, bet radi būsim. Norberts. Ļoti patīkami, jā. Mans dēls Aivans. Halo. Viņa māte ir īsti teksasiet. Jā. Tāpēc viņam nav latvisks vārds. Man māte ir latvieta, bet arī nav iedavusi latvisku vārdu. Tautmīlis vai Miervaldis vai Amerikā skanētu ļoti eksotiski. Jā, nu, tad te ir tie nārbuļi, kur tavs vectēvs un mans tēvs bērnībā liels lietas darījuši. Neliekas nemaz tik vecs. Es biju iedomājies, ka pasaulē vecas mājas izskatās savādāk. Es Latvijā pirmo reizi. Es jau taisījos, bet nebija droši. Māja jau, protams, nav kā senāk. Mans vectēvs man stāstīja kā pasaku. Tu kādreiz aizbrauks uz Nārbuļiem, satiks savus rādus. Basām kājām tu staigās pa zaļu zāli. Klausīsies, kā izskats dzied, kā griez palīdz pļāvējam. Es labi runāju latviski? Jā. Vai. Es toreiz galīgi nesapratu neko. Vectēvs tikai smējās un stāstīja man un skaidroja. Tu griezi, es redzējis. Tu zini, tas jau tāds paslēpams putens. Balss tā ir asa un tāda spalga. Naktīs neļauj gulēt, bet nu, tas liecina, ka nav piesārņota daba, ka tīrs te ir. Nu, tas te pie mums ir. Daba skaista. Nu, ko, nāciet, brauciet. Jā, pacienāšu kafiju. Mums so kafiju. Kafiju. Simon? Taiksim? Jā. Buksē. Man ir šķīstošā. Liepājas. Mums Liepājas, tā ir kafija, labi. Es attaisīšu. Jā. Stum. Simon! Es laidīšu.
Jēdam gan nekas nav. Nekas. Es Būs labi. kādu speķu maizi varu piedāvāt. Paldies. Kāds brīnišķīgs galds jums. Jā, tas vēl ir no vecā Jēkaba laikiem. Iepazīstieties! Lens. Andis. Norberts. Andi. Sveiks. Nu kā klājas jauno cilvēku? Viss kārtībā, jā? Brīnišķīgi, jā. Priecājos. Eida dēls. Priecājos. Hello. Brīnišķīgi. Well. And how are you? Well, too. My mother asks you and your father to dinner. She fixed date at 2 o'clock. Yes? Pateicos. Tu ļoti labi runā angliski, bet man liekas, ka man latviešu valoda ir maķenīt labāk. Kā? Vai tad Amerikā? Es bērnībā par katru izlasītu latviešu grāmatiņu saņemu $3. Nē, es jau gribēju, es domāju, tikai patrenēšos ar jums angliski. Es jau runāju krievu valodā un arī dažus vārdus tungurs valodā. Es māku, kaut gan esmu latvieta. Man māte uzauga Krievijā un tēvs ir tungurs, bet jūs redzēsiet. Pagaid, es iešu tev līdzi. Pamācīšu angliski. Nē, man nebūs laika. Man jāpalīdz mammai, bet man ir daudz brāļu un māsas. Jūs varēsiet ar tiem. Es tikai pateikšu, ja? Jā. Labdien, Edgar onkuli. Mēs saucam mammu par onkuli. Tava māte nu pat zvanīja, teica, lai paņemot soli un nebūšot viesiem, kur pie galda sēdēt. Ak, tā es tieši nācu teikt, ka mamma aicina visus pusdienās 2. Paldies. Ja? Jā, nāk. Es taču būtu aiznesis. Nekas. Īstiņas mīļie ciemiņi. Nu, žēl, ka mūsu Ludmiliņa un Marians nevarēja tikt, vai ne šodien? Nu, tā ir, ko... Ai, tūlīt atzīstīs, tad varēs cienāties. Mans vīrs tungus, protā, ļoti garšīgi iemarinēt. Nu, lai stulīgs ir un garšīgs, mīksts tāds. Viņš ir iepraktizējies marinējot briežagaļu. Jā, tā ir. Nu, tad atzīstīs, tad varēs cienāties tiešām, nu, tūlīt jau. Sorry, bet vai vasarā drīkst medīt briežus? Mums ar dēlu savs bizness, briežu dārs. Vēl, tas ir perspektīva. Nu, tālās Amerikas radi. Mēs priecājamies jūs šeit sveikt tēvu dzimtenē. Mēs esam saklājuši šo galdu, lai nosvinētu šo vēsturisko notikumu. Mēs visi esam nārbuļu mantinieki. Radi, lai no kuras pasaules malas nebūtu nākuši. Un mūsu tēvu gari mūs ir saveduši kopā. Tad pacelsim glāzes par saticību, par mieru, par viesiem. Latvija ir pārsteidzoša. Kontrasti, civilizācija, komforts un galīgs anahronisms. Kā namiņš? Vecajos nārbuļos. Kāds namiņš? Māja? Tas, kur ķeizars ar kājām iet. Pardon. Jā, interesanti. Pa ceļām es skatījos uz kaut kurien ved kokus. Apaļus no meža. Kāpēc? Pārvadājumi samazina rentabilitāti. Uz ostām ved. Nu, pēc tam ar kuģiem tālāk uz Zviedriju, uz Angliju. Eksports. Tā pie bagātības netik, ne? Vai
pievienoto vērtību vajag. Pārstrādājiet, taisiet mēbeles, tās eksportējiet. Bet vajadzīgs sākuma kapitāls. Ņemiet kredītus. Bet problēmas ar nodrošinājumu un procenti. Mēs paņēmām briežu pirkšanai 10% gadā. Nē, tas ir par daudz. Pusotru līdz 3%. Ne vairāk. Varbūt varam sākt ar kokzāļotavām. Vēl. Vai jūs man parādīsiet jūs tavus briežus? Jā, protams. Ei! Pēd, un tad sēd. Nevar nekur skriet. Sveiks! Nu, sveiks, sveiks. Nu kā? Nē, par mantojumu viņi neteica ne vārdu. It kā būtu atbraukuši tikai Nārbuļu vecās mājas paskatīties vai pie Tungusiem papusdienot. Bija doma, ka viņi paliks šeit Nārbuļos, bet šeit nesot duša un atteja sausā, kas vēl tur. Kas tad man? Naudas smaku sajūtīši, tāpēc atgāzās. Mantu nogrābt. Laikam tur pa maz. Nē. Investēt taisījās. Gribot celt kokzāģētā vai... Klausies, Juri. Varbūt, ka rīt uz tiesu brauc viens pats. Tevi pilnvar, tu visu to kārtoji, tu... Ko es tur maisīšos? Nē, juridiski tev tur liels jēgas nav. Nu, jā? Nē, bet saproti, tu esi vienīgais, tā sakot, no mantiniekiem, kas tev visai bijis klāt. Pagaidi, tad tā ir, ka viņi no Jēkaba puses neko nevar mantot. Dabūjuši gudru advokāti, mūsēji noskaidroja. Saprot, iedomājies, ne Norberts, ne Tamāra nepiesakās mantot no Jēkaba. Nu kā, zemes grāmatā rakstīts, ka puse Nārbuļi pieder Katrīnai, otra puse Ievai un trim dēliem. Tas ir tev, Uvam un Jānim. Viņi piesakās mantot no Katrīnas. Pagaidi, bet Katrīna taču... Katrīna taču visu savu daļu atdāvināja Jānim. Tas ir... Kad? Vācu okupācijas laikā? Tas taču neskaitās. Svētais datums, no kur nosaka īpašuma tiesības, ir 1940. gada 21. jūlijas. Kad beidz pastāvēt neatkarīgā Latvija, ne? Un kas tad tagad iznāk? Kā iznāk tā, ka Katrīnai bija meitas. Un labi, par meitām nerunāsim, jo šitās te viņa mantinieki, nepiesakās mantot. Meldra jau pieteicās. Jēkaba meitas Annas daļā. Jā, tikai vēlāk laikam apkaunējās, jo meitas taču no Nārbuļiem pūrā dabūja līdzi, kad izgāja pie vīra. Jā, vai arī nožņaudzās naudu labam advokātam. Labi, skaidrs, bet iedomājies, ka tagad Katrīnai bija vēl 3 puikas, 3 dēli, un viņu bērniem pieder 3. daļa no puses Nārbuļiem. Saprot? Un tev tas uztrauc? Ne, un tevi neuztrauc. Iedomājies 2/3 no puses, 1/3 no visa, tā ka neko viņiem nedot. Iedomājies, viņi Nārbuļus vispār redzējuši. Atvilkās mantu savākt. Pagaidi. Juri, atceries, ko teica vecais Jēkabs. Nārbuļi nav dalāmi.
tos būtu mantojis, ja nebūtu uz Ameriku aizbraucis vecākais dēls, Pēters Norberta vecais tēvs. Bet mans tēvs, Jūris, kur vārdā tu esi nosaukts, tas būtu dabūjis kaut ko dzīves uzsākšanai citur. Jā, būtu, bet redz, dzīvē notika citādi. Nu kā, mēs ar Eidu esam īstie mantinieki, jau Tungus nogrāb gabaliņu savai brešu saimniecībai, vēl biļiņ kaut kāds amerikāns. Labi, liecies mierā. Ja nebūtu laika mainījušies, tad mēs vispār neko nedabūtu, neviens. Lai nu kā, lai kāds rīt būs arī iznākums tiesā, es visus uzaicināju vakarā pasēdēt Nārbaļos. Zini? Eidu kaut bučojies ar viņiem. Nu, tik tālu mēs būtu laimīgi tikuši.
Sveiks. Sveika. Jāiet uz mājām. Jo Nārbuļos nekur nejūties kā mājās, vai ne? Nekad. Pat tad, kad Jurīts bija mazs. Mēs visi 3 brāļi gribējām tevi ievest Nārbuļos. Tikai katrs priekš sevis. Jā, kā apmāte. Man bija grūti. Apmātība tā nevar saglabāties visu mūžu. Mēs to mīlējām. Klau, pārdod māju man. Es mirgai prasīju, nepārdevu. Teicu, dēliem piedāvā. Ko tad tu ar to darīsi? Gan redzēsi, bērni aizbrauks, vēl nezinās, kā fermas māju apdzīvot. Klau, nu pārdod. 2 istabi tev jau nav. Nu pārdod pārējās. Bet kur tad es palikšu? Izdomāsim. Es te viesumāju gribu taisīt. Tur guļam istabu, tur. Havai. Tad nu gan man te būs jauka palikšana. Tu zini, Tungus, vispār šī lieta ir jārunā ar Juri. Un Eidim arī ir teikšana. Jums dīvaina kārtība. Pie mums Tungusiem kā tēvs pasaka, tā dēli dara. Jums otrādākais. Bet tavs dēls es zinu. Māju viņiem nevajag. Naudu gan. Manā mājā neviens bērns tā neuzvestos.
Labdien! 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 Čau! Čau! Nav. Gribi apbolu? Nebija. Vai garšīgienu un ārbuļiem? Cik tālu remonts? Ai, neprasi. Man patika vecie narvoji labāk. Tur bija tāds labais feelings. Es tur varētu palikt mūžīgi. Un tu? Nē. Es pabeigšu skolu un tad uz Rīgu. Nē, vēl tālāk uz Parīzi. Uz Teksas, jā. Nu beidz. Cik ilgi tu to Aivenu man vēl pieminēsi? Viņa bija viesi, saproti? Un pret viesiem ir labi jāizturas. Tas man ir jāaudzināts no tēva. Un Tungus saviem viesiem piedāvā arī sievas. Bet es neesmu Tungus. Jā, tu esi meksikāns, ir tavs un tik greizsirdīgs, kā viņi visi kopā. Laipni lūdzu, kungi, viesu mājā Nārbuļi. Привет, хозяин! Как у тебя дела? Как у тебя с крышей? Микстас гултас ir? Meža cuka būs? Būs, viss būs. Saimnieku, ļoti rūdien bez čakarēšanās atnes zasenu meišļības. Ai, jā. Es pierādziņu. Iekšā. Viss ir iekšā. Eiro remonts. Jūs neskatieties uz ārpusi. Tur izrādās arhitektūras piemineklis. No āra neko nevar mainīt. Sūda būda, ja? Jā, iesim iekšā. Braķiņ, aizden lūdzu mašīnu. Au. Nē. Tev pīrāgi. Ai, pīrāgi tev. Es šito arī iebas kaut ko to. Es nevaru izturēt, ka viņi te slēpa mūsu nākdienas. Andis teica, labi, viss es vairs tavā biznesā nepiedalos. Ai, vaļā, viss ir garāžas vaļā. Ja es atnācu, kāpēc nenāc iekšā? Tu dzirdēji? Ko tu? Šāviens.
Atkal kungi jāreiz. Šonakt nārbuļos ies karsti. Kas mums par darīšanu? Tev dzīvošana tai mājā tāpat nebūs. Nāc no iekšā. Nesaldējies. Nāc. Tēju gribēs? Jā, uzliec. Jā, Mirga. Es būtu nārbuļiem vēlējies. Cik likteni? Es ar. Nemūžam tumbus un nepārdot, ja tu... Nē, man te ir labāk. Neviena tumša kakta. Nevienas tumšas dienas, nevienas tumšas domas. Uda, tu bories, vai? Nu, kādam jau šai vietā tas ir jādara? Labi, dzer tēju. Paldies. Nolipšu cepuri. Drīkst medu? Jā. Šī. Varbūt kāds sviestmaiz? Nē. Edgar. Nē, nekas. Nē. Izskatās, ka prom no šejienes netikšu. Es pats. Labi, es tev saklāšu mazbērnu istabā gultu. Margiņa jau tagad, kamēr mācās maza, un ar Reidu gan jau sadzīvost. Edgar, ja kas tad ļauj? Būs labi. Stulbie ķufaki. Nāc prāvs, kas tavs vecais pilnīgi sviestā sagājis? No nabadzības badā mirstiet, ka jālaiž nārbuļos visādi kretīni. Ko? Tad nerunās, ja? Sviests. Nu, ko tu klusē? Varbūt, ka tev tie rekatieri patika? Ko? Nu, piedod. Es negribēju tev apvainot. Man vienkārši šīrms vairs ciet, kad es par to iedomājos. Man arī ir iebjās tas viss. Es jau ar tēvu vakar sastrīdējos. Bet, kad kāds par mani tēvu tā saka, tad man gribas gāzt pa galvu. Vācies projām. Piču. Čau, Oma. Es uz miskas. Čau. Kur tu pie tādas bagātības tiki? Nārbuļu mežā. Kā tu varēji pieļaut, ka nārbuļus pārvērš par kaut
Pats stāstīja, ka sensis Jēkabs neļauj dalīt. Nav vairs tie laiki mazdēl, kad cilvēku vārdam kāds svars. Šodien visu izšķir likumi. To es tēvam nekad nepiedošu. Viņš varēja cīnīties, viņš varēja pārsūdzēt. Nekādiem amerikāņiem un tungusiem nav tiesību. Mēs te vienmēr esam dzīvojuši, nevis viņi. Nu, ko tad tungus tagad slikts? Vai tad ar to meiteni nesēties? Par to es tagad nerunāju. Un bez tam mēs sastrīdējāmies. Sveiks! Kā tas uzšūmējies? Traks, puika. Traks, tāds pats kā es jaunībā, ha? Labi. Ar tevi palamājos. Tagad tieši lamāties ar tēvu. Taisnība tev ir, puisi. Taisnība. Man vecam vīram nebija spēka pretoties, stāties viņiem pretī. Varbūt, ka vēl varēs kaut ko labot. Bet ar meiteni salapst. Malāts, puika! Piču, piču, piču. Saka vēl, ka mūsdienu jaunatne slikta. Aija! Aija, pagaidi! Nu, šeit tev mana galva. Kas man tagad jādara? Gudriniec. Tu taču gribēji sist par to. Nu, tikai lūdzu nestrīdīties, dēls. Nu, uzklausi, Andi. Kas to būtu domājis, ka tam puikam tie nāri būtu tik mīļi, nu? Dīvaini arī. Es arī. Tu taču zini man attieksmi visu mūžu tur dzīvojot. Nu, bet redzot šodien Andi šitādu, man sirds sažņaudzās. Veidi, varbūt var tur tomēr kaut ko darīt. Jā. Bet, parunājiet, ko? Jā. Labi. Atā. Nāc, Mirga. Zupiņa gatava. Ja? Nāc. Paņem sviestu. Tu nopērki?
Kas noticis? Kas ir? Ko tu dari? Man ir ideja. Vai pagaid līdz rītam? Es gribu gulēt. Es nevaru. Mēs celsim jaunu māju. Varbūt. Kāpēc ne? Raimondam ar Sandru un bērniem atstāsim šo. Un mēs ar Andi celsim jaunu. Ar nārbuļiem tur vairs neko nevar darīt, bet zeme mums ir. Mēs celsim jaunus nārbuļus. Par kādu naudu? Kurā vietā? Tu izvēlēsies viskaistāko. Kaut vai nārbuļu kalnā. Vai tur pie upītes, kas tek uz austrumiem. Katru rīt varēs agri celties un iet lejā. Mūti mazgāt, lai mūžīgi jauna. Zini, pagulēsim. Man rīt agri jāceļās. Nu jā, kuli. Tev jau nav tagad jāskrien. Nekur. Bet saprot, tas ir gudrākais lēmums, ko es esmu pieņēmis savā dzīvē. Nu, protams, nerunājot par to, kā precēju tevi. Bet patiešām, kas tā par saimniekošanu, ja mājas ir prom no zemes? Mājām jābūt uz savas zemes. Tā ir stabilitāte. Paņemsim kredītu. Tu guli? Guli. Saulītē naktī jāguļ. Māju ceļš? Jā, būs. Zini, kāda būs mūsu māja? Ar 2 slīpu jumtu. Tā kā nārbuļi. Un dzīvojamās istabas siena upītes pusē. Visi no stikla. Ar izēju uz teļas saskarāt. Jā. Un no terases taciņa. Līdz pat upītē. Ak, Dievs. Pārāk skaisti, lai būtu reāli. Būs, tu redzēsi. Un kur mēs ņemsim naudēdi? Nu, tu taču mums esi grāmatvedi. Tu esi sapņotājs. Es to nezināju. Pasēs, tas skaisti. Tie ir nārbuļi. Jā? Tu izskaties tik dubļi, kad brīvies. Nu, labi. Tad vēl mums būs suns. Liels, labs un uzticams. Kam tev suns, ja tev ir Eidas nārbulis? Zini, ko Sencis Jākaps esot teicis? Nu, piedod. Ko viņš teica? Sencis Jākaps ir teicis, ka nārbuļi ir nezāle. Un nezāles, kā tu zini, vienmēr izdzīvos.
Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vējas lotā, mūžas laukā, nevarējos saslaucīt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vējas lotā, mūžas laukā, nevarējos saslaucīt. Vējas lotā, mūžas laukā, nevarējos saslaucīt. Vējas lotā, mūžas laukā, nevarējos saslaucīt. Vējas lotā, mūžas laukā, nevarējos saslaucīt, saslaucīt, nevarējos saslaucīt. Simon, aptur to kāru. Redzi, dēls, nozāģē kokus, izceļ caurumus. Tā taisa tīrums. Papu, bet tā tak ir apokalipse. Mans vectēvs Pēters teica, ka viņa tēvs tādā veidā ir iegūst daudz akru aramzemes. Tā šeit iekopja laukus. Bet kāpēc viņi nelieto mašīnas? Tas taču ir tik primitīvi. Tāpēc, ka nabadzība. Nu, tik traki nav. Tā bija pirms 100 gadiem. Tagad lauka aizauga ar mežu, nevis no mežiem taisa lauku. Kāpēc aizauga? Tas nav rentabli. Vajag sēt kviešus, soju un tā tālāk. Nu, ekonomika nestrādā. Kam pieder, tam nevajag. Kam vajag, tam nemaksā. Sorry, nesapratu. Nu, nekas. Pamazām.
nemaz nezināju, ka jūs tagad... Sveiki. Hello. Būtu. Edgars. Nu, īsti brālēni mēs neiznākam laikam, bet radi būsim. Norberts. Ļoti patīkami, jā. Mans dēls Aivans. Hello. Viņa māte ir īsti teksasiet. Jā. Tāpēc viņam nav latvisks vārds. Man māte ir latvieta, bet arī nav iedavusi latvisku vārdu. Tautmīlis vai Miervaldis vai Amerikas skanētu ļoti eksotiski. Jā, nu, tad te ir tie nārbuļi, kur tavs vectēvs un mans tēvs bērnībā lielas lietas darījuši. Neliekas nemaz tik vecs. Es biju iedomājies, ka pasaulē vecs mājas izskatās savādāk. Es Latvijā pirmo reizi. Es jau taisījos, bet nebija droši. Māja jau, protams, nav kā senāk. Mans vectēvs man stāstīja kā pasaku. Tu kādreiz aizbrauks uz Nārbuļiem, satiks savus rādus. Basām kājām tu staigās pa zaļu zāli. Klausīsies, kā izskats dzied, kā griez palīdz pļāvējam. Es labi runāju latviski? Jā, ļoti labi. Vai. Es toreiz galīgi nesapratu neko. Vectēvs tikai smējās un stāstīja man un skaidroja. Tu griez, esi redzējis? Tu zini, tas jau tāds paslēpens putenis. Balss tā asa un tāda spalga. Naktīs neļauj gulēt, bet tas liecina, ka nav piesārņota daba, ka tīrs te ir. Tas te pie mums ir. Daba skaista. Ko, nāciet, brauciet. Jā, pacienāšu kafiju. Mums savu kafu. Kafiju. Sīman? Taisni? Jā. Buksē. Man ir šķīstošāk. Liepājas. Mums liepājas, tā ir kafija labu. Es attaisīšu. Jā. Stum. Sīman! Es laidīšu. Ēdam gan nekas nav. Nekas. Es kādu speķu maizi varu piedāvāt. Paldies. Kāds brīnišķīgs galds jums. Jā, tas vēl ir no vecā Jākaba laikiem. Iepazīstieties. Lens. Andis. Norberts. Andi. Sveiks. Kā klājas jauno cilvēku? Viss kārtībā, jā? Brīnišķīgi, jā. Priecājos. Eida dēls. Priecājos. Hello. Brīnišķīgi. Well. And how are you? Well, too. My mother asks you and your father to dinner. She fixed date at 2 o'clock, yes? Pateicos. Tu ļoti labi runā angliski, bet man liekas, ka man latviešu valoda ir maķenīt labāk. Kā? Vai tad Amerikā? Es bērnībā par katru izlasīt latviešu grāmatiņu saņem $3. Nē, es jau gribēju, es domāju, tikai patrenēšos ar jums angliski. Es jau runāju krievu valodā un arī dažus vārdus tungurs valodā. Es māku, kaut gan esmu latvieta. Man māte uzauga Krievijā un tēvs ir tungurs, bet jūs redzēsiet. Pagaidi, es iešu tev līdzi. Pamācīšu angliski. Nē, man nebūs laika. Man jāpalīdz mammai, bet man ir daudz brāļu un māsas. Jūs varēsiet ar tiem. Es tikai pateikšu, ja? Jā. Labdien, Edgar onkuli. Mēs saucam mammu par onkuli. Tava māte man pat zvanīja, teica, lai paņemot soli un nebūšot
Viesiem, kur pie galda sēdēt. Ak, tā, es tieši nācu teikt, ka mamma aicina visus pusdienās 2. Jā. Ja? Jā, nāk. Es taču būtu aiznesis. Nekas. Īstiņas mīļie ciemiņi. Nu, žēl, ka mūsu Ludmiliņa un Marians nevarēja tikt, vai ne šodien? Nu, tā ir, ko... Ai, tūlīt atzīstīs, tad varēs cienāties. Mans vīrs Tungus, protā, ļoti garšīgi iemarinēt. Nu, lai sulīgs ir un garšīgs, mīksts tāds. Viņš ir iepraktizējies marinējot briežagaļu. Jā, tā ir. Nu, tad atzīstīs, tad varēs cienāties tiešām, nu, tūlīt jau. Sorry, bet vai vasarā drīkst medīt briežus? Mums ar dēlu savs biznes, briežu dārs. Vēl, tas ir perspektīva. Nu, tālās Amerikas radi. Mēs priecājamies jūs šeit sveikt tēvu dzimtenē. Mēs esam saklājuši šo galdu, lai nosvinētu šo vēsturisko notikumu. Mēs visi esam nārbuļu mantinieki. Radi, lai no kuras pasaules malas nebūtu nākuši. Un mūsu tēvu gari mūs ir saveduši kopā. Tad pacelsim glāzes par saticību, par mieru, par viesiem. Latvija ir pārsteidzoša. Kontrasti, civilizācija, komforts un galīgs anahronisms. Kā namiņš? Vecējos nārbuļos. Kāds namiņš? Māja? Tas, kur ķeizars ar kājām iet. Pardon. Jā, interesanti. Pa ceļām es skatījos uz kaut kurien ved kokus. Apaļus no meža. Kāpēc? Pārvadājumi samazina rentabilitāti. Uz ostām ved. Nu, pēc tam ar kuģiem tālāk uz Zviedriju, uz Angliju. Eksports. Tā pie bagātības netik. Vai pievienoto vērtību vajag. Pārstrādājiet, taisiet mēbeles, tās eksportējiet. Bet vajadzīgs sākuma kapitāls. Ņemiet kredītus. Bet problēmas ar nodrošinājumu un procenti. Mēs paņēmām briežu pirkšanai 10% gadā. Nē, tas ir par daudz. Pusotru līdz 3%. Ne vairāk. Varbūt varam sākt ar kokzāļotavām. Vēl. Vai jūs man parādīsiet jūs tavus briežus? Jā, protams. Ai, paēd un tad sēd. Kā tā? Jā, divi, tā. Nevar nekur skriet. Sveiks! Nu, sveiks!
Nu kā? Nē, nu, par mantojumu viņi neteica ne vārdu. It kā būtu atbraukuši tikai Nārbuļu vecās mājas paskatīties vai pie Tungusiem papusdienot. Bija doma, ka viņi paliks šeit Nārbuļos, bet šeit nesot duša un attejas ausā, kas vēl tur. Kas tad man? Naudas smaku sajūtuši, tāpēc atgāzās. Mantu nogrābt. Laikam tur pa maz. Nē. Investēt taisījās. Gribot celt kokzāģētavu vai... Klausies, Juri. Varbūt, ka rīt uz tiesu brauc viens pats. Tevi pilnvar, tu visu to kārtoji, tu... Ko es tur maisīšos? Nē, no juridiski tev tur liels jēgas nav. Nu, jā? Nē, bet saproti, tu esi vienīgais, tā sakot, no mantiniekiem, kas tev visai bijis klāt. Nu. Pagaidi, tad tā ir, ka viņi no Jēkaba puses neko nevar mantot. Dabūjuši gudru advokāti, mūsēji noskaidroja. Saprot, iedomājies, ne Norberts, ne Tamāra nepiesakās mantot no Jēkaba. Nu kā, zemes grāmatā rakstīts, ka puse Nārbuļi pieder Katrīnai, otra puse Ievai un 3 dēliem. Tas ir tev, Uvam un Jānim. Viņi piesakās mantot no Katrīnas. Pagaidi, bet Katrīna taču... Katrīna taču visu savu daļu atdāvināja Jānim. Tas ir... Pagaidi, kad? Vācu okupācijas laikā? Tas taču neskaitās. Svētais datums, no kur nosaka īpašuma tiesības, ir 1940. gada 21. jūlijas. Nu, kad beidz pastāvēt neatkarīgā Latvija, ne? Un kas tad tagad iznāk? Nu, kā iznāk tā, ka Katrīnai bija meitas. Un labi, par meitām nerunāsim, jo šitās te viņa mantinieki, nepiesakās mantot. Meldra jau pieteicās. Jēkaba meitas Annas daļā. Jā, tikai vēlāk laikam apkaunējās, jo meitas taču no Nārbuļiem pūrā dabūja līdzi, kad izgāja pie vīra. Jā, vai arī nožņaudzās naudu labam advokātam. Labi, skaidrs, bet iedomājies, ka tagad Katrīnai bija vēl 3 puikas, 3 dēli, un viņu bērniem pieder 3. daļa no puses Nārbuļiem. Saprot? Un tev tas uztrauc? Ne, un tevi neuztrauc. Iedomājies 2/3 no puses, 1/3 no visu, tā ka neko viņiem nedot.